masīvs. Un es domāju, kurš gan no mums bērnībā to nav vairāk kārt klausījies vai nu no vecās mātes lasītā, vai rādio uzvedumu, vai vienkārši tāpat šķirstīt krāsainās pasakas grāmatas filmas. Jā, tā bija ļoti slavena filma, un ar šo filmu īsti parādījās Valta Disney vislielākais talants. Izmantojot populārāko pasakas sižetu, viņš radīja savu tēlu galēju ar raksturiem, ļoti cilvēcīgiem raksturiem, ar vājībām un ar spēku. Tā nav bezpersoniska sižeta apzīmēšana, bet gan ļoti rūpīga rakstura kustības un perspektīvas analīze. Katram tēlam savs kinozvaigznes vai parasta cilvēka prototips. Disneja 34. gadā